Ir laiks atgriezties. Šis pravietiskais vārds nāca no sievietes Šunama, kura atgriežas mājās. Šis vārds arī var būt vīrietim, nav tikai sievietēm. Šis ir pamats tam, ko saka Dievs. 2. ķēniņu 8:1. Bet Elīse runāja ar to sievu, kuras dēlu viņš bija darījis dzīvu, sacīdams: Celies un ej, tu un tavs nams, un apmeties kaut kur svešumā, jo tas kungs ir uzsūtījis badu, un tas ilg šinī zemē 7 gadus. Kā tas attiecas uz tevi? Šajā daļā runā par kādiem no jums kaut kas gatavojas notikt, lai kur tu arī atrastos, un Dievs saka: pacel galvu, ir laiks tev doties citur, jo tur, kur tu atrodies šobrīd, Dieva žēlastība ir pacēlusies. Dievs liek tev zināt laiku uz priekšu, pirms tas notiek. Lasot uz priekšu, paņem to, kas ir priekš tevis. Ņemt ģimeni un celties, lai dotos citur. Šis ir apstiprinājums tiem, kuriem Dievs teica, ka ir laiks doties, jo sods nāks par šo vietu. 2. pants. Tad šī sieva cēlās un darīja pēc Dieva vīra sacītā. Viņa un viņas nams devās ceļā uz filistiešu zemi, un tur dzīvoja svešumā 7 gadus. Nepieņem burtiski šos 7 gadus, jo tur runā par celšanos un doties prom, jo kaut kas notiks, un šis ir apstiprinājums. 3. pants. Kad 7 gadi bija pagājuši, tad sieva nāca atpakaļ no filistiešu zemes, un tā gāja lūgties ķēniņu par savu namu un savu tīrumu. Tad, kad tu izdarīsi šo kustību, tas tevi novedīs uz pastāvīgu vietu. Dievs tev dos atpakaļ, lai arī ko tu upurēji, lai arī ko tu pazaudēji ceļā, jo tas viss notika paklausot Dievam, sekojot Dieva ceļiem, Dieva gribai. Sieva gāja pie ķēniņa, lai dabūtu atpakaļ savu māju un zemi. Tad, kad tu iesi atpakaļ, tu dabūsi atpakaļ to, ko Dievs tev ir apsolījis, kad dabūsi atpakaļ. 4. un 5. pants. Ķēniņš sarunājās ar Gehazī, Dieva vīra puisi, sacīdams: Stāsti man visus slavenos darbus, ko Elīsi darījis. Kad tas pat labam stāstīja ķēniņam, kā tas bija mirušu darījis dzīvu, tad redzi, pašreiz tā sieva, kuras dēlu viņš bija atdzīvinājis, nāca pie ķēniņa, lai žēlotos sava nama un sava tīruma dēļ. Tad Gehazis sacīja: Mans kungs un ķēniņ, šī ir tā sieva, un šis ir viņas dēls, kuram Elīsa atdeva dzīvību. Tas ir dievišķs laiks, saruna par tevi jau ir bijusi to cilvēku starpā, kādiem no jums šis mazais zēns, kas tika atdzīvināts. Dievs atnesīs atpakaļ dzīvībā kaut ko, kas dzīvos tavā situācijā. Paklausības rezultātā, dodoties uz vietu, kur Dievs tev saka doties, ir perfekts laiks. Tu būsi tieši tur, kur tev ir jābūt, īstajā laikā. Sarunas par tevi jau ir bijušas, un vieta ir sagatavota priekš tevis. Nebūs tik sarežģīti, kā tu domā. Dievs ir sagatavojis ceļu. Tu esi sagatavojis ceļu mīļotajam. Tāpēc, ka tu sagatavoji ceļu, tāpēc, ka paklausīji Dievam. Dievs saka: es sagatavoju kaut ko priekš tevis, lai tu vari saņemt atpakaļ visu, ko pazaudēji. 6. pants. Tad ķēniņš izjautāja šo sievu, un tā viņam to visu izstāstīja, un ķēniņš deva viņai līdzi kādu no galma ļaudīm, kuram viņš uzdeva: liec, lai viņai atdod visu, kas vien viņai pieder, līdz ar visiem ienākumiem no viņas tīruma, sākot ar to dienu, kurā tā to ir atstājusi līdz šai dienai. Pat tad, kad tu biji prom, Dievs radīja ceļu priekš tevis, pat tavā prombūšanā. Viņa ienāca Kairos momentā, noteiktajā laikā, kad saruna jau bija notikusi par viņu. Ceļš tika sagatavots un viss tika atjaunots atpakaļ viņai. Tajā pašā veidā viss tiks atjaunots atpakaļ tev, bet viņai bija jāatgriežas mājās vispirms. Atgriezties kaut kur, kur tu iepriekš biji. Pilsēta, lokācija, tev jāizdara pagrieziens. Tev jāizdara kustība un tev jāatgriežas. Es runāju par pastāvību pēc dzemdību satricinājumiem un garīgo kara darbību, kas notika, kad dzemdēji. Dievs liek pastāvīgā vietā. Dievs atjaunoja sievietei visu atpakaļ, ko viņa pazaudēja.
pat lietas, kas bija kā raža, novākta viņas probūtnē. Ceļš priekš viņas bija sagatavots. Sarunas par viņu notika, kamēr viņa bija prom. Tad, kad viņa atnāca atpakaļ, tas nebija grūti un sarežģīti tikt atpakaļ, tur, kur Dievs teica doties. Ķēniņa acīs jau viņai no viņa bija labvēlība. Dievs piešķir tev labvēlību neatkarīgi no situācijas. Šī paklausības rīcība atvērs debesu logus un izlies svētības, ka tev būs par maz istaba tās saņemt. Tu varbūt domā, kā tas izskatīsies, kā Dievs to izdarīs. Dievs saka, neuztraucies. Ceļš ir jau sagatavots, tev tikai jāspēr pirmais solis un nebaidies. Nesamulsti, jo tas ir Dievs, kas tevi pārvieto. Tu varbūt šaubies, ka tas ir Dievs, vai tā ir tava miesa. Tas ir Dievs. Ja šis vārds ir priekš tevis, ja šis video ir tev apstiprinājums, varbūt Dievs tevi veda jau pie šīs rakstu vietas. Paklausi Jēzus Kristus vārdā.